Ok, cool. Ok, Okay. super, paldies. To es tev došu apakaļ visu, kas jādod. Ok, go. Ok, super. Tātad, jā. Pirmais runātājs mums būs Kristers. Man, ja godīgi, es vienmēr, kad man ir bijis darīšana ar Kristeru, es vienmēr saku, ka man ir ļoti liela cieņa pret viņu. Viņš ir vienkārši, es teiktu, latviešu brīnumbērns, jā, jo varbūt tie, kas vēl nezina Kristeru, Kristers principā ir trading pasaulē jau no aptuveni 15 gadu vecuma, kad viņš sāka, teiksim, apgūt tradingu pašmācības ceļā YouTube, jā. Nodarbojās ar šo 4 gadus, un tad 19 gadu vecumā atrada mūsu TPR, pievienojās, un viņa progress un sasniegumi, manuprāt, ir vienkārši nereāli priekš 20 gadus veca latvieša, kurš ir tāds pats cilvēks kā ik viens no mums, kurš nav ne ar ko īpašāks, kurš vienkārši atrada īsto vietu, īsto informāciju, īstos cilvēkus, un viņš principā ir, kā jau es minēju, tradinga brīnumbērns. Tā kā Kristēr, došu vārdu tev, noteikti pastāsti izglīto tautu par tradingu, iedod savus nagetus, tā kā es tev tulīt uzlikšu par hostu, un let's go! Ok, all good. Jau sapfēm, var labi dzirdēt, viss kārtībā, laikam var ģimeni nuggets, I'm hungry, easy. Jā, čau visiem, tātad mani sauc Kristers. Pirms mēs sākam, ko es šodien vispār vēlēs, šodien pieskaršos tai trading sadaļai, kas, manuprāt, ir vissvarīgākā, tieši par to, kas notiek šitien te. Nevis par tehniskajām lietām, jo tehniskās lietas jūs vēlaties droši apstīties, mums ir TPR Latvijā čatā piepinoti meseģi, gan par funding tradingu, gan izmantot signāla grupas. Arī mums bija tīmkals, arī, kur es runāju par to visu. Tā kā nostājas noteikti tos, tur visas tehniskās lietas ir sīki, smalki paskaidrotas. Bet šodien pieskaršos bišku, man liekas, pats svarīgākajai tēmai, jo to visu var apgūt, bet šis, tas, ko pēc kur runāšu šodien, tas ir ļoti interesanti, manuprāt, bet nedaudz īsumā par sevi. Jā, man ir 20. Kripto trading industrijā, nu kā tādā, nu kopš 15, 16 esmu sākumā kaut ko vienkārši skatījos, kaut kādas kripto sāku pirkt kaut kādos 16, 17 gadus, bet nu, cik daudz tur kapitāls un saprašanas par to nedaudz. Uzrāvos visu kaut kur daudz, kur un tam līdzīgi pieredzīti ir uzkrāta, tam līdzīgi tagad 15 mēnešus esmu šeit. Un tas, ko es varu noteikti pateikt, vienmēr arī saku, tā izaugsme, kas man ir bijusi šeit, tikai tāpēc, ka apkārt ir līdzīgi cilvēki, ir bijis vienkārši kosmos, salīdzinājumā ar to, kas bija, ko es darījos viens pats tos 4 gadus. Un tad šodien vairāk vēlos pieskarties tieši par, es gribu to izdauzīt tā kaut kā fiziski, bez mazai no prāta ārā to stigmu, kas ir iesēdusies par tradingu kā tādu un sagatavot jūs tam, kas jums ir priekšā un cik reāli ienesīgs tas var būt, ja jūs to uztversiet pareizi. Tāpēc es īstenībā arī nošērošu ekrānu, jo es vēlos te parakstīties nedaudz tā atšķirā. Lopšim, vērsim pie ragiem. Es vēlos šodien parunāt tieši par mindset pusi vairāk un kā jūs maksimāli labi sagatavot tam jūsu trading ceļam un visu pārējo. Tāpēc man ir iebjās, ka cilvēki, kad, pieņemsim, uzsāk šo biznesu, darboties, pieņemsim, latvieši, mēs vairāk tieši darbojamies tradingu. Un tā lieta, kas man reāli tracina, uzvalk, ir tas, ka ir iesēdusies tā kaut kāda ideja, ka tas varbūt būs ātri vai pāris mēnešos. Un tas man vienkārši, man tas uzdzen, nu vienkārši es nevaru, es sāku trīcēt. Tāpēc, kad paskatieties reāli no tā, kas ir tādas pelnošas profesijas Latvijā, piemēram, nu kas, ok, advokāts, tur ir advokāts, jurists vai ne, ārsts, kas tur vēl labi pelna. Advokāts, juristi, ārsti, varat savu profesijas vienkārši, lai tā varētu salīdzināt nedaudz. Pieņemsim, par labu ārstu, lai tu kļūtu, cik nu tev ir 8, 12 gadi jāmācās. Par juristu arī ar bakalauru, bieži vien par īstu te uz maģistriem. Arī 8, 10 tie paši gadi tiek ieguldīti. Un tās ir tās labās pelnīšanas industrijas Latvijā. Kāpēc, tad, kad mēs runājam par tradingu, mums ir ideja, ka tas būs super duper ātri vai pāris mēnešos vai pat gadā izdarāms? Tā ir viena no pelnošākajām industrijām pasaulē, ja to skilu apgūst, tad kāpēc tu iedomājies, ka tas būs kaut kas ātrs, un tas, ka tev kaut kas pirmajos mēnešos nesnāk, tu nospraudi sev to, ka man tas neizdosies. Nu, tas ir, man liekas, nedaudz reāli tā domāt, ja mēs reāli skatāmies uz to, ir jātās reāli kā uz jebkādu profesiju principā. Bet kāda ir atšķirība, ir tas, ka tu, tā, kad tu to skilu apgūsi, tā profesija pelna kā nekas šajā pasaulē.
to naudu, ka tu esi reāli to skillu apguvis, ko tev neviens nekad nevarēs atņemt. Tas ir skills uz lifetime, un tev neviens to vienkārši nekad nevarēs atņemt. Tu vari pelnīt, tev nav griestu, tu vari tikai palielināt savu kapitālu un pelnīt. Tāpēc pirmā lieta, ko varat pierakstīt, varat nepierakstīt, kā jums pašiem ērtāk, es vēlos tiešām šo I can't stress this enough, ilgtermiņa vīzija, guys. Saprotiet to, ka tas nebūs ātri. Protams, ka tas nebūs ātri. Kāpēc tu iedomājies, ka tu varēsi pelnīt entos tūkstošus mēnesī, nospiežot pāris pulgus uz ekrāna, neizjot cauri kaut kādam struggle vai kaut kādiem dažādiem soļiem vai tam līdzīgi. Protams, ka tev vajadzēs daudz laika ielikt, daudz pūles, un tikai tad tu reāli redzēsi kaut kādu atguvumu no tā, un tas ir pilnīgi normāli. Mēs nedrīkstam būt tik iedomīgi, pat domāt, ka man tagad tas pienākās, es 2-3 mēnešus kārtīgi esmu mācījies, esmu gatavs pelnīt lielo kāpos. Bet tā nav. Bet reāli, mēs ejam uz pašu skolu, mēs izmācāmies maģistru, bakalauru, visu pārējo. Un tikai tad tu vari kaut ko sākt pelnīt tajās pelnošajās industrijās pēdiņās, kas mums Latvijā, mēs zinām, cik daudz nepelna. Un at the end of the day ir jāsaprot tas, ka mēs salīdzinām to ar tādām pelnošām profesijām, tradingam reāli tev pēc tam beigās nav nekādu griestu pienākumu ziņā. Nav. Tas ir skills, ko tev nekad neviens nevarēs atņemt dzīvē. Tāpēc jāsaprot, ja jūs to iemācīsieties, tā industrija tev maksās kā nekas cits. Punkts. Āmen baznīcā. Ilgtermiņa vīzija. Fokusējieties uz to, ka tas nav ātri. Protams, ka tas nav ātri. Labi, man varbūt tas vienā gadā nedaudz tā kaut kas man jāielaiž iekšā aši. Man tas varbūt tās, kaut kādos 14-15 mēnešus šeit tieši tā komunitijā. Varbūt tās nedaudz ātrāk kaut kas liekas, varbūt tur 3 nedēļās 3 challenge izgāja bara. Bet tas, ko jūs neredzējāt, ir tas, cik es naudu pakāsu līdz tiem 19, kad es sāku šeit darboties un cik challenge es nofēloju vispirms. Es vispirms nofēloju 13 challenge pēc kā es pirms izgāju pirmo. Jā, varbūt tās nebija tas labākais variants, kā to visu darīt un menedžēt, bet tā parās. Es ne pret ko neiemainītu to pazaudēto naudu, ne pret ko. Es labprāt izdzētu vēlreiz tam cauri. Tāpēc, ka tas iemācīja man tik daudz lietas, tik daudz ko svarīgu par sevi kā cilvēku un visu pārējo. Tāpēc long-term vision, guys, ilgtermiņa vīzija. Ja jūs būsiet gatavi ielikt darbu katru dienu, skatīties uz lielāku bildi, jūs kaut kur nonāksiet. Es to varu apsolīt. Bet vienkārši tā lieta, kas jāsaka, ko es arī runāju vienu Džeku no komandas, ir tajā brīdī, kad tu padodies, kāds cits nepadodas, viņš tev soli priekšā. Tāpēc padomā to tajā brīdī, kad tu gribi kaut ko padot, tev liekas kaut kāds struggle, atceries, ja tu tagad turpināsi iet, tu būsi jau kādam vēl priekšā. Un tā solīt pa solītim, pa vienai dienai, one day at a time, tu kļūsti labāks un tu ej uz priekšu, un tu virzies citiem priekšā. Un vienkārši nestresojam, ja kaut kas nesanāk vispārējais. Tas ir tāds self-mastery. Es nezinu, viena cita industrija, kur tev sevi tik ļoti jāpilnveido kā cilvēku, kā šeit. Tāpēc ilgtermiņa vīzija, es ielikšu to boldā, tāpēc, ka tas ir nenormāli svarīgi. Es daudz nerakstīšu, vienkārši pierakstīšu tādus key points no šodienas. Šis ir vienkārši boldā. Tur nav variantu. Tradings tiešām. Iedomājieties, reāli jūs pa 4 gadus ieliekat to darbu. 4 gadi, kas ir 4 gadi? Tas ir viens sūda bakalaura dabūt. Kas ir 4 gadi, un tu vari būt reāli full-time traders. Reāli tā kā padomājiet uz to no tādas puses un fokusēties to tālāk. Nākamā lieta. Kāpēc man te kaut kas neiet? Okay. Tālāk, nākamā lieta, par ko es vēlos parunāt, ar ko es ļoti sākumā stragloju nedaudz un tam līdzīgi ir, jums ir jātop par visdisciplinētākajiem cilvēkiem pasaulē. Vienkārši. Jo tas, kas jūs tradingā aiznesīs panākumiem, būs tas, ka jūs esat disciplinēti ar sevi, ar saviem noteikumiem un visu pārējo. Jo bieži vien man sākumā arī bija tā, ka es izdomāju, pieņemsim kaut kādu savu plānu, kā es darbošos vispārējais, un tā, ka es to salauzu, ka es nebiju disciplinēts, man tas tā sāpēja, tikai tāpēc nevis, ka es tur uztaisīju zaudējumus vai nesanāca tik labi, kā es gribēju, bet tāpēc, ka es biju piekāsis sevi. Jūs nevarat iedomāties, jūs varbūt varat iedomāties. Tu vari melot citiem, tu vari melot saviem komandas biedriem, ka tev tur iet labi, viss forši, bet tu nekad nepiemelos sev, ka tu sevi esi piečakrējis, ka tu neesi bijis disciplinēts un kaut ko neesi izpildījis. Tās sāpes ir vienkārši neaprakstāmas. Man joprojām kaut kad nāk apakaļ šis viss vecais, ka man ir mans trading plāns, kā es tradoju, kā es ko vēlos redzēt vispārējo. Un ja es kaut ko no tā pārkāpju, jo es neesmu bijis disciplinēts pietiekami, tas ļoti sāp.
jo es zinu, ka man pie tā ir jāpieturās, un ar tādu stratēģiju es tiešām ilgtermiņā varu uzvarēt tajā industrijā. Bet tā, ka tu piekāsi sevi, tas ir drausmīgi, drausmīgi sāpīgi, un es nenovēlu to nevienam, tāpēc vienkārši saprotam to, ka šito mēs varam, lai iet boldā, visi drausmīgi svarīgi. Disciplīna, un es nezinu, kā latviski tas vārds ir, man nepatīk, un consistency. Šīs abas lietas ies roku rokā. Ja jūs būsiet pietiekami ilgu laiku disciplinēti un darīsiet to consistently, jūs tiešām varat ļoti, ļoti tālu aiziet. Jo viena lieta ir tas, ka jūs varbūt tās 1, 2, 3 nedēļas esat disciplinēti pret sevi, bet nākamā lieta ir tas, ka jūs pusgadu vai gadu varat būt tādi. Un tās ir tās lielās uzvaras, jau par ko mēs varam sākt runāt. Jo un arī bija, pieņemsim, tā sākumā, kad es pats sāku ļoti aktīvi treidot. Es pieņemsim, varbūt tur ļoti disciplinēti piegāja tam 1, 2 nedēļas, bija labi rezultāti. Tā kaut kas aizgāja ciet un atkal sākās vecais labais. Es tur redzu čārtu, man tur patīk šitā, es tur šito treidošu. Un nepieturies atkal pie savu plānu, un atkal viss tas nobrūk, un vecās labās kļūdas nāk apakaļ. Tāpēc kaut kā to disciplīnu ir jādabū iekšā. Man tas bija īstenībā pamazām sāk nākt caur sportu. Sportā es zinu ļoti daudz labu disciplīnu iekapā iekšā, ja jūs esat bijuši atlēti iepriekš vai sportu nodarbojušies vai tā dejošana vai vienalga, ka jums kaut kur ir bijis jāparādās, jūs gribat vai nē, jūs ejat un darat vai nē. Tas ļoti labi jums var palīdzēt šeit, tāpēc varbūt ieteiktu iegūt kādu hobiju, ar ko jūs ikdienā varbūt nodarbojaties, kas jums patīk, un jūs trenējat reāli to disciplīnu. Iet, gribu, negribu, eju, daru, mācos, mēģinu, un tas jums tiešām ļoti, ļoti palīdzēs performot tajā ekrāniņā uz tām random līnijām. Un tā lieta, kas man reāli, es vienmēr daudz par to smējās, man reāli lielākā lieta, kas man palīdzējusi tradingā, ir tas, ka es sāku iet uz svariem, uz zāli. No joke. Es nevaru atrast nevienu citu lietu, kas man tik ļoti palīdzēja tradingā, kā džims. Tāpēc, ka es sapratu to, ka, ja es vēlos tur kļūt spēcīgos un tam līdzīgi, man ir jāiet, man ir jādara, lai vai kā es justos un vispārējais. Es pamodos no rīta, tur vienalga 7, 8 bļāviens, gribās pagulēt, vai tur sazin, kas ārā augsts, negribās iet tur uz zāli, un kas tur, tu piecelies, aizej un izdari. Un tu reāli trenē sev to disciplīnu, un tas tev, ticiet vai nē, atspoguļosies arī tajā, kā jūs varat performot tradingā. Un tas ir ārprātīgi svarīgi. Disciplīna. Šito visu ieliekam arī āmen baznīcā. Tā, cik man vēl laiks nesu aizpļāt, paizbēg, laikam ne. Nesmu, ok, all good. Tā, nākamā lieta ir īstenībā, es esmu ļoti tāds, sākumā biju ļoti egoistisks cilvēks, man bija tāds mindsets nedaudz, ok, es tagad pamācījos, man tagad visam ir jābūt, man tas pienākās, es to esmu pelnījis, vai ne? Bet tā lieta, kas ir jāsaprot, ir tas, ka ja jūs kaut kādā brīdī pārstājat mācīties vai kaut kādā veidā sevi attīstīt, jūs principā sperat soļus apakaļ. Jo tajā industrijā, kas ir ļoti svarīgi, ka jūs principā nekad nebeidzat attīstīties, mācīties. Tas pats ar mācīšanos šajā industrijā arī ļoti vienkārši. Jā, mācīšanās ir tas, ka jūs sēžat pie čartiem, tā jālaiž apakaļ. Tas, ka reāli mācīšanās šajā industrijā nozīmē tas, ka jūs varbūt pasēžat pie čartiem stundu kaut kādā sesijā un skatāties, kā uzvedās tirgus. Tā arī ir mācīšanās. Jūs reāli studējat, kā uzvedās tās random svecītes, kas tur kustās uz augšu, uz leju ekrānu vispārējais. Tā ir visa mācīšanās. Un jo vairāk jūs to pieredzi varēsiet uzkrāt, jo vairāk jūs uzkrāsiet to priekš sevis, jo jums jau sāks nākt, principā, kā tāda otrā daba bez mazvai. Tas, ka jūs jau sapratīsiet, šitādu situāciju es zinu, varbūt šitam es jau esmu bijis cauri, un tas jums sāk nākt viss apakaļ. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka jūs nekad nebeidzat mācīties, nebeidzat pilnveidot savu sistēmu, kā jūs tam visam pieiet un tam līdzīgi. Tāpēc, un tam līdzīgi. Tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta, kas arī sākumā man bija, ka es principā, kāpēc nerakstās? Nekad nebeigt mācīties, jo man, bro, I can't. Strādā. Tā, nekad nebeigt mācīties, jo man īstenībā es biju ļoti, es nezinu, man pēdējā laikā ļoti grūts, aizvien grūtāk sāk Latvijas parunāt, kas nav labi, bet we'll get there, it's okay. Un tā lieta, kas man bija sākumā, es biju ļoti, ļoti iedomīgs uz to, man bija tāds, ok, es tagad visu zinu, man vairs neko nevajag, viss, adios, es tagad būšu, tūlītās viss pelnīsim lielo piķi, un mācīties vairs nevajag, neko nevajag. Es visu zinu, visu māku, visu saprotu. Un tajā brīdī jūs zaudē. Un tajā brīdī tevi markets tā hamblos, tā noliks pie vietas, kā vienkārši tu sēdēsi dīvānā un domās, ko es daru.
Un tas ir tāpēc, ka jūs pārstājat mācīties. Nekad nedrīkst šajā industrijā kaut kā pārstāt pilnveidoties, attīstīties, mācīties, jo tajā principā brīdī jums kāds cits aiziet priekšā un viņš kļūs labāks. Uztveriet to kā nedaudz sacīkst ar citiem. Vienkārši tajā brīdī, kad tu kaut ko dari mazāk, cits izdarīs vairāk, un viņš būs tev priekšā. Un man tā apziņa, pieņemsim, traucē, ka kāds dara vairāk nekā es, kāds kaut ko mācās vairāk nekā es, kāds kaut ko izdara vairāk nekā es. Man tā apziņa reāli traciņa. Es redzu, ka kāds dara vairāk nekā es, man ir tāds, ok, labi, es tev parādīšu, es izdarīšu vairāk. Un tas varbūt nav nevienmēr tik ļoti veselīgi, bet tas ir kā man tas ir iegājis, ka es vienmēr būšu gatavs spērt to kaut kādu ekstra soli, kaut kur ekstra, kaut kādu sesiju nosies, kaut ko ekstra pieliks sev klāt un viss pārējais. Un tas mindsets jūs tiešām ļoti tālu var aizvest. Un tāds pēdējais lielais punkts, par ko es vēlos parunāt, īstenībā, to izskaidrot tā smukāk. Tradings ir, es jau šitam nedaudz pieskāros, tradings jūs pilnveidos kā neviena citu industriju pasaulē. Ja mēs tā reāli godīgi, es nezinu, varbūt tās kādam ir idejas, kurš var pateikt līdzīgu industriju, bet man nenāk prātā nekas. Tradingā tev ir jātop par... Tradingā tev ir jātop par principā sevis maksimāli labāko versiju, visās dzīves sfērās. Tev ir jāpilnveidojas visur. Un tā lieta, kas ir jāsaprot, ir tas, ka nav svarīgi, ko jūs tur spējat tajā ekrāniņā uzzīmēt, ja jums šeit te kaut kas nebūs kārtībā, jeb kādā veidā stress ģimenē, kaut kādas sliktas attiecības, neiet darbā, vai tur jebkas, kaut kādas lietas, kaut kas te nestrādā, tas kaut kādā veidā ietekmēs to, ko jūs uz tā ekrāna varat izdarīt 100%. Jo tas ir viss, principā, kas mums sēž šitam tas mazais velns, viņš kaut kādā veidā tev iznāks ārā. Un tāpēc ir non-stop jābūt principā par sevis pilnveidošanu kā personai, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tiešām, jo, nezinu, saka, pieņemsim, stress ģimenē, tur ir kaut kāda ģimenes locekļa, tur strīdies 100 punkti. Tu kaut kādā ziņā, tev liekas, tu esi varbūt mierīgs, kaut kādā veidā tās dusmas šitam te strādā, un kaut kādā veidā izstrādāsies un parādīsies viss tavā rezultātā tradingā. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi nekad neapstāties ar sevis pilnveidošanu. Nezinu, tas ir vienalga. Jums vajag ieviest bez mazai kaut kādu rutīnu. Nezinu, pieņemsim, ja jūs reāli tikai treidojat, pieņemsim, nezinu, tur 7 no rīta, izēju pastaigā, pāēd tur brokastis, iedzer kafiju, tad mierīgi piesēžos pie ekrāna, mierīgi vēsu prātu, izanalizēju pastos marketus, kas man tur ir svarīgs, ko es gribu redzēt šodien, bāda, vispārējais. Izdarat savas lietas, turpinat tālāk. Un mēģināt, jums ir principā jākļūt par mierīgākiem cilvēkiem pasaulē. Īstenībā treideri, tādi tiešām profesionāli, viņiem nekādas īstenībā problēmas dzīvē kaut kādas rodās, viņi nekad nepaliek tādi stresaini, es teiktu. Viņi visu uztver ļoti mierīgā tādā manierē, un viņi spēja visu ļoti mierīgi arī nokontrolēt, tāpēc, ka viņiem viss ir galvā kārtībā. Es arī vēl pie tā strādāju, tās emocijas, viss kaut kas ietekmē, viss pārējais, bet tas ir īstenībā, kur jūs tas tradings novedīs, ar to, ka jūs tapsiet īstenībā par vieniem no mierīgākajiem cilvēkiem pasaulē, jo jums viss dzīvē būs salikts smuki pa plauktiņiem. Pieņemsim, nezinu, ir kaut kāds stresaināks punkts dzīvē, kas ir normāli, katram ir. Labākā lieta, varbūt, ko tajā brīdī izdarīt, ir nedaudz atkāpties no tiem čartiem, no tradinga, bišku atjaunoties un iet atpakaļ ar pilnīgi vēsu un normālu saprātu. Jo sliktākā lieta, ko jūs varat izdarīt kaut kādā stresainā situācijā dzīvē, iet vēl, davai vismaz tradingā kaut kas labs būs. Nebūs labs. Nebūs. Tāpēc, ka markets kustās ar vai bez tevis, kā viņš kustēsies, kā viņš gribēs, un viņam neinteresē, tu jūties šodien labi, slikti, tev ģimenē viss labais pārējais, viņam pilnīgi neinteresē. Tāpēc viss, ko tu no sevis var ietekmēt, kā tu uz to visu skaties un kā tu tam pieeji. Tāpēc es teiktu ļoti svarīgs punkts ir šis sevis kā personas pilnveidošana. Tas ir vienalga, jūs lasat, pieņemsim grāmatas, arī pieņemsim tagad lasu vienu grāmatu, kas nerādās. Dan labi, blūrs tur man aizvarēja, bet principā arī saucās Mastering the Mental Game of Trading. Un pieņemsim, tev liekas, ka tu lasi trading grāmatu, ka tur būs kaut kādi čarti, kaut kādas sistēmas. Te ir reāli mācīts tikai par sevis iekšieni, par sevi kā cilvēku. Tur principā tradingam pieskarās,
dažās lapās. Tur, principā, runā tikai par to, kā tu vari pats pilnveidoties, kā tu vari kļūt labāks un kā savest savu dzīvi kārtībā tā, lai tavs performance tajos ekrāniņos būtu maksimāli labs. Un tā ir lieta, kas ir jāsaprot, ka bļāviens, treidot var uzvalkot 2 līnijas uz ekrāna, treidot var neuzvalkot neko uz ekrāna. 85% no jūsu rezultātiem būs viss saistībā ar jūsu galvu. Un to var es, principā, kurš šeit ir treidojis, noteikti var tam piekrist. Tā lieta, kas ir jāsaprot, ka tā galva ir vienkārši jāsaved kārtībā. Un reāli man bija īstenībā reāli interesants nopirkt to grāmatu. Un tā kā reāli es domāju, nu tur kaut kāda ķipa būs vairāk par kaut kādiem čartiem vai kaut ko tādu. Nevienā vietā. Principā vārds trading arī tiek pieminēts dažās vietās. Viss, par ko tiek runāts, ir par to, kā savu iekšējo to pasauli, kas tev ir te kaut kur sirdī, te sirdī un prātā, kā tev to visu savest kārtībā. Ja tu to vari savest kārtībā, ja tu vari turpināt strādāt ar sevi un nekad neapstāties, tad viss arī būs. Un tas ir, kas ir jāsaprot, jo bieži vien pārāk daudz fokusējās uz kaut kādām sistēmām. Tie ekrāni vienkārši kaut kādi daži, kad jaunie atver, kaut kādi jaunie trēdēji, kā atver to čārtu, man liekas, Jēzu, kas tur sazīmēts. Ir nu vienkārši miljonas līnijas krustām, šķērsām, bez mazais sāks gleznot, tur vispārējais, un viņi domā, ka tas ir par ko ir treidings. Nu nav tā. Tur tā lielākie, krūtākie trēderi pasaulē, viņi treido reāli ar tur pāris varbūt līnijām un saprašanu vienkārši, kam tur jābūt vispārējais, kas viņiem ir kārtībā, viņiem ir šitien te funkcijas. Ne jau tas, ko tu vari uzzīmēt tās līnijas uz ekrāna. Protams, tas ir svarīgi, jā, tas tev palīdz visu kaut kā orientēties tirgū vispār, tas arī ir svarīgi, bet noteikti, kā Valds arī miljonos reizes teica, svarīgākais ir tas, kas notiks šitien te, un šito varat, nezinu, pierakstīt, vai ko es vienkārši līdz beigšu šērot, un vienkārši pilnveidoties kā cilvēki, kļūstiet, un īstenībā trading jums palīdzēs kļūt par maksimāli pat labiem cilvēkiem. Bieži vien tādi traderi, viņi ir vieni no tādiem jaukākajiem, open cilvēkiem, kādi vien ir, jo viņi ir ļoti humble arī parasti vienmēr tādi tiešām, kas ir, un tas viņiem ir viss, kas viņi visu to ir ieguši procesā. Un viņi vienmēr arī ļoti respektēs cilvēkus, kas to mēģina iemācīties, jo viņi zina, kādiem sūdiem ir jāiziet cauri, lai nonāktu tur, kur jūs esat, bet tā lieta, kas ir jāsaprot, ka tā non-stop sevis pilnveidošana ir ļoti, ļoti svarīga. Un, principā, tas arī tas, ko es jums novēlu un vēlētos, lai jūs nedaudz vairāk fokusētos par cik šeit noteikti ir vairāk nedaudz traderi. Pilnveidojieties, cik jūs vien varat, domājiet par to, ko es varu vēl izdarīt, lai es kļūtu labāks. Un, es domāju, tas tā lielos vilcienos varbūt no manis šodien arī viss. Ceru, ka kaut kas bija noderīgs, kaut ko paņēmāt sev. Liekas, man šīs tādas diezgan svarīgas lietas, ko es gribēju padalīties. Tās tehniskās lietas, varat droši apsīties jau pie pin messages, tur vairāk ir par to. Bet tas bija tāds svarīgs lietas, par ko es tiešām šodien vēlējos jums parunāt, kas man liekas ir pašas svarīgākās no tā jūsu trading stāsta un tās jūsu karjeras. Tā kā kaut kā tā, cerams, bija kādam noderīgi kaut kas un tam līdzīgi. Tā kā, man jādod atpakaļ host laikam Danai, pareizi? Danai, Daņutai, nu davai. Tā, tu ir tās, kur tu esi. Tā, make host. Un kaut kā tā, labi, tas no manis viss šovakar. Paldies, ka paklausījāties. Un tā kā tiekamies nākamais, domāju, uztaisīsim šos biežāk un uz GoFam. Ok, super, Krister, paldies par, kā vienmēr, ļoti daudz vērtīgās informācijas. Kā jau es minēju, man ir ļoti liela cieņa un respekts pret tevi. Tikai 20 gados sasniegt to, ko tu esi sasniedzis, es domāju, ka viens var no tevis pamācīties. Bet turpinām mūsu team call. Tātad nākamā runātāja būs Madara, un viņa jums pastāstīs par tādu ļoti interesantu tēmu, kā mums, kā kopienai, TPR un ne tikai TPR, arī iGeniusam, mums notiek lieli pasākumi. Ja? Un Madara principā pastāstīs vairāk par pasākumiem kā tādiem, par savu pieredzi un kāpēc tad ir svarīgi šos pasākumus apmeklēt. Runājot par Madaru, viņa ir arī mans my partner in crime. Jā, mēs katru mēnesi ar Madaru hostojam webinārus latviešu valodā, kur mēs stāstam cilvēkiem par šo iespēju vairāk. Noteikti daudz no jums ir arī bijuši uz kādu no šiem webināriem, jā. Bet man ir liela cieņa pret Madaru tieši tāpēc, ka viņa ir mamma 2 meitiņām, laimīgi precējusies, un man tas liekas iespaidīgi, ka viņa savu mammas dzīvi ar laimīgu, teiksim, ģimenes dzīvi un bērniem var savienot arī ar šo biznesu un sasniegt lieliskus rezultātus, mentorēt cilvēkus visā pasaulē. Un man tiešām ir liels prieks strādāt kopā ar Madaru. Tā kā Madara,
Tūlīt skatuve būs tava, jā, tā kā gatavojies. Tā tad, jā. Čau. Tā. Čau, čau, čau visiem. Paldies, ka pirmkārt veltījāt laiku šim zvanam. Pasīsimies īstenībā, man interesanti, kas mums šodien ir pieslēdzies. Pateikšu mazliet ātri visiem čau. Tā, Keita, Keisija, Katrīna. Es jūs visus redzu, Elizabete, Laimīta, čau, Lelde, divas Leldes mums ir. Minjona, Nauris, Renārs, Sabīna, Sāra, tā, Tīna. Čau, čau, čau visiem. Varbūt kādu ātrumā izlaidu, atvainojos, bet jā, tad paldies, ka veltījāt laiku. Mums nav šādi zvani ļoti bieži latviešu valodā, jā. Varbūt īsumā mazliet pastāstīšu par sevi, kas mani tā kā nepazīst, ne? Es redzu, ka ir kaut kādi cilvēki no manas komandas, bet ir diezgan daudz, kur varbūt arī man nezina, nepazīst. Tātad, jā, kā Dana teica, es esmu mamma 2 bērniem, jā. Un, teiksim, mana vēsture ar šo te iespēju, jā, es jau 2,5 gadus apmēram, nu, jau bišķi vairāk ar šo visu nodarbojos, un mans tas ceļš ir bijis mazliet citādāks, varbūt nekā tāds tipiskais success stories, vai ne? Bet man gāja diezgan grūti, jā, un es tā kā nekad neesmu padavusies, bet saistībā tieši tā kā tu sasaistot visu ar šiem te pasākumiem, jā. Tad, kad es sāku šo, es Sendiju pamanīju, kad es dzīvoju Austrālijā, jā, tajā laikā man bija viens bērniņš, un jā, tātad sākumā, ja godīgi, es domāju, ka daudzi, kas ir tikko sākuši, varbūt arī jūtās līdzīgi, kā es jutos sākumā, kad es īsti, jā, es gribēju investēt un treidot, bet es īsti nesaprotu, kas ir tas mārketings, kā tas strādā, un beigās pēc šiem 2,5 gadiem šī iespēja tiešām ir mainījusi man dzīvi, un tas ir viss, ko es vēlos savā dzīvē darīt, neko citu negribu darīt, un tas man palīdz visu to man tā kā savienot ar savām meitām, ar viņām veltīt laiku un arī veltīt laiku šim biznesam, jā. Un tātad, esot Austrālijā, tātad uz Latviju mēs tā kā atlidojām, atvācāmies. Tas bija tagad tikai īstenībā aprīļa beigās, un es esmu bijusi blakus, ja jūs zinat, TPR. Austrālijā ir ļoti liels communities, ļoti liela šī komanda, jā, un esmu bijusi, teiksim, blakus stāvējusi un skatījusies, kā tur viss ir veidojies, un tiešām no pieredzes var teikt, ka viņiem esmu ļoti daudz bijusi blakus. Vienā no pasākumiem es īstenībā braucu. Man bija līdzi vīrs, bija Whitsundays tāds tā kā incentive trip, vai ne? Tas ir vispār par jebkāda veida pasākumiem, jo tātad, protams, mēs pelnam internetā, mums ir online bizness, jā, mēs pelnam Wi-Fi money, bet šis ir beigās cilvēku bizness, un cilvēki satiekās klātienē, un tur jau, protams, rodas viss tas īstais connections, un tas ir, kur rodas visi šie success story, vairāk vai mazāk satiekoties klātienē, ir gūstot iedvesmu klātienē, ja? Un, jā, tātad vienam no pirmajiem TPR Australia incentive trips, ko Sendija rīkoja, es arī biju līdzi, un es vilku līdzi savu vīru un meitiņu, un es biju tajā brīdī pat stāvoklī, bet tas mani neapturēja, jo es zināju, ka es gribu būt klāt, es gribu satikt šos cilvēkus, ar kuriem mēs visu laiku online, teiksim, tiekamies, ja? Tas bija tāds viens, un tad jau, teiksim, grūtniecības manas beigās bija arī tāds pasākums, kad Migēls brauc. Es tagad vairs varbūt precīzās super detaļās neatceros, bet tur bija fotosesija, un tur nebija jākvalificējās, un visi šie te pasākumi notikās, bija prospektu pasākumi, un vienmēr sakot, esot kopā, tā kā close to the fire, mēs vienmēr sakam, es nezinu, kāds būtu latviešu tāds tā kā teiciens, ko varētu izmantot tā close to the fire vietā, bet principā esmu ļoti daudz pieredzējis, kad esot šajā klātienes pieredzē un šajos pasākumos tās meitenes vienkārši tie biznesi aug un viss attīstās. Protams, ja tu to vari darīt arī nekad nevienu nesatiekot, bet satiekoties klātienē, tu jūti, ka tev ir blakus kāds, kurš arī iet visam tam pašam cauri. Jā, kā Kristers stāstīja, ka tie treideri, kas ir, viņi ir saprotoši, jā, un kaut vai tas pats Migēls, jā, Migēlu var satikt visos pasākumos, visi lielie līderi dodas uz šiem te pasākumiem, jā. Un, nu jā, esmu baigi aizplūdusi, bet, vienmēr sakot, jā, par mani tas stāsts ir, kad man vienmēr ir bijis tas struggles, jo es vienmēr esmu mājās ar bērniem, un es netieku šiem pasākumiem. Un tad, un es skatos no malas, kā tas notiek, un es skatos, kā visiem plauk šis biznes, un man ir tāds, es arī gribu ļoti būt. Es zinu, ka tas strādā, es zinu, ka man vajag tur būt. Es būvēju lielu biznesu, lielu komandu, jā. Un tagad beidzot, kad es ierados Latvijā, mums bija arī meetups ar Migēlu, protams, kurš arī brauc apmēram reizi gadā uz Latviju, bet es arī aizdevos uz šo te Unite Convention. Un,
Jā, tas nebija vienkārši atrast gan finansējumu, gan samanģēt bērnus, bet es tur biju, un es nekad mūžā nenožēloju, tas ir labākais, ko es izdarīju, vai ne? Um, Nu, lūk, tā kā drīzumā mums tuvojas šis DAC convention, kas būs 7. decembrī, teiksim, šis te Unite convention, jā, tas bija vairāk rīkots no visa iGenius. Jā, to rīko, teiksim, šī te corporate team, prezidents ar visiem lielākiem līderiem. Un kā DAC convention atšķirās no šī te Unite, vai nākamgad, kas būs, laikam, Ignite, viņš saucās, Prāgā būs jā, un tad DAC convention ir kaut kas tāds, ko rīko Migels ar saviem lielākiem līderiem. Tas ir tikai TPR un IBA. Šis pasākums notiks netālu no Frankfurtas, cik esmu pētījis 50 minūšu braucienu attālumā no Frankfurtas. Tātad uz Frankfurtu var mierīgi aizlidot. Nav nekādas pārsēšanās, nekas tāds. Un tas notiek, viņa šie DAC convention pasākumi vienmēr notiek Vācijā, tāpēc, kad Migela un tas IBA, viņa lielākā teiksim, daļa no visām komandām ir vācieši, Vācijā, Austrijā, Šveicē, visi tur pa tūmā, un tad viņi vienkārši sabrauc tur. Un pasākums gan notiks vācu valodā, bet ir pieejams, ja jūs pērkat biļeti, ja, tad pērciet ar to translation, tas ir noteikti, ko vēlos pieminēt arī, ja, un es tur noteikti braukšu. Es domāju, ka visi cilvēki, kas grib kaut ko sasniegt šajā biznesā, šajā lietā, noteikti būtu tur jābrauc. Tas ir mans viedoklis, vai ne? Protams, ir kaut kādas situācijas, bet jā, ļoti vēlams, ka jūs braucat arī uz šo pasākumu. Un man kaut kādas meitenes no komandas ir prasījuši, ka jā, man ir bail mazliet vienai braukt vai kaut kā tā. Tad nesatraucieties, jā, jo latvieši parasti kaut kā sakonektējās un lido ar vienu lidojumu kopā. Tā mēs darījām arī uz šo te United Convention, kas bija vasarā, ja mēs visi lidojam kopā ar vienu lidojumu, un tad jau mēs varam arī saorganizēties kaut vai, protams, ja kādam ir kaut kādi jau tie savi bariņi un savi connection, tad jau varat braukt un lidot, kā jums patīk. Ir kaut kādi cilvēki, kas ir braukuši arī ar mašīnām, kad bija kaut kāda, man liekas, Rotterdamā brauc kaut kas, tur Dana pēc tam varbūt pastāstīt vairāk, viņai ir kaut kāda informācija par to, bet principā ir visādi varianti, un, protams, varam saorganizēties kaut kādā vienā viesnīcā palikt un tā tālāk, jā. Kas, protams, daudzus uztrauc, ir šīs te izmaksas arī, jā. Viens, ko es gribu pateikt uzreiz, kad nav obligāti jāpērk tā VIP biļete. Jā, tas ir viens, piemēram, es nepirkšu VIP biļeti uzreiz, jo zinu, ka es gribu būt ar savu komandu, jo es domāju, arī komandā visi tur nepirks man tās VIP biļetes, tā kā tas ir pilnīgi ok. Un, jā, no šīs te izmaksu puses es gribu padalīties ar to, kad, piemēram, es domāju, ka cilvēki, kas ir šajā zvanā, nu, es negribu, teiksim, tas nav kaut kas tāds, ar ko es gribētu lielīties, vai es nelielot, bet, ja tā padomā, tad man no cilvēkiem, kas šajā zvanā varētu būt viens no vislielākajām izmaksām tādā ziņā, kad es, protams, un mans vīrs kopā, jā, bet mums ir jāparūpējas par nevis tikai par sev zābaku ziemas nopirkt un jakas un visu to, bet vēl diviem maziem cilvēkiem mums ir jāmaksā par dārziņu, mums ir jāmaksā vairāk, jāpērk ēdienas, jā, viss kaut kas komunālie lielāk, jo mēs biežāk ejam vannā, jo mēs esam vairāk cilvēki. Vienmēr sakot, tas varbūt ir tādi sīkumi, varbūt mazliet banāli vai kaut kas tāds, bet es vienalga atrodu šos te līdzekļus no mūsu kopējā ģimenes budžeta, un vienalga, kas notiks, es zinu, kad es būšu tur, es būšu tajā pasākumā. Un, jā, esmu dzirdējusi arī, kad saka cilvēki, ai, bet tur ir tikai vienu dienu un tā tālāk, vai ne? Un es neliktu varbūt fokus uz to, jo šis nav tā kā atpūtas brauciens, tas nav kaut kāds trips, jā, kur mēs braucam. Es personīgi šo uztveru kā biznesa braucienu, un es zinu, ka ir cilvēki, kas lido, kas strādā bankās vai, nezinu, kaut kādos biznesos, kas ir saistīti ar citām valstīm. Viņi brauc uz 1-2 dienām komandējumos, jā, uz Vāciju, arī to pašu Skandināviju, nezinu, Angliju, Londonu, viss kaut kas tāds. Vai ne? Tāpēc es arī šo uztveru sev kā biznesu, un es iegūtu pats savā biznesā, un es vedu sevi šajā te komandējumā. Jā? Tāpēc es to uztveru ļoti nopietni, un es zinu, ka es tur aizbraukšu, un, piemēram, kādi tad ir šie benefiti, kāpēc būtu jābrauc. Kā jūs zināt, kad es šobrīd šajā dzīves periodā vairāk fokusējos uz šo mārketingu, jā. Ja jūs paskatieties man Instagramu, pārsvarā tas kontents, kas ir bijis no šī te Unite Convention, tas ir man tie rīli kaut kādi vai TikToki, viņi iet ļoti viral un ir ļoti daudz skatījumi, un man pat ir teikuši kaut kādi cilvēki no komandas, es pievienojos tev, tāpēc, kad es redzēju, ka tu esi tajā komunā, es redzēju, ka tu biji pasākumā, ka tu neesi viena, un tas ir ļoti svarīgi to rādīt, tā kā, jo mēs, protams, dokumentējam visu to, ko mēs darām, ja mēs darām mārketingu, jā, it īpaši. Un ļoti svarīgi parādīt šos pasākumus. Šajos pasākumos ir vienkārši neaprakstām enerģija, jā. Tāpēc es domāju, arī šis kontents, kas ir no šī pasākuma, man personīgi ir tik ļoti tā kā
laba performance, jo es biju pati tik šausmīgi tā kā laimīga, kad es tur biju, kad es beidzot esmu šajā pasākumā, jo es 2 gadus tā kā nevarēju būt nevienā no šiem pasākumiem, un es vienmēr redzēju, kāds ir tas iespējas, vai ne, kā citiem tas viss izmaina to dzīvi, vai ne? Nu, lūk, tā kā noteikti ir vērts braukt. Tad, kas tur notiks vispār? Jā, tātad no rīta būs, man liekas, no kaut kādiem 9 līdz 5 vakarā būs visu laiku non-stopā kaut kādi treniņi, jā. Un tas ir tā kā ieguldījums, ja, kā es teicu, es šo uzsveru kā savu biznesa komandējumu, un šis ir vienkārši kā man, tā kā, nezinu, seminārs, kur es braucu, vai ne, satikt savējos un iemācīties ļoti daudz ko, jo visi mūsu lielie līderi runās uz skatuves, viņi dalīsies ar kaut kādiem tips and tricks, kā darīt kaut kādas lietas gan mārketingā, gan arī tradingā. Ja jums interesē tikai tradings un jūs domājat, ka tas ir kaut kāds mārketings pasākums, man nav jēgas braukt, tad tā nav, jo jūs varat satikt Valtu, jūs varat satikt Aičanu, jūs varat satikt Migelu, jūs varat satikt Kristeru, ceru, ka Kristeris brauks. Ja tas ir tikai, teiksim, jūs darat tradingu, jūs arī varat sakonektēties ar mums, latviešiem, mēs kopā varam braukt, vai ne? Tas ir uzreiz cita saikne ar visu šo iespēju, vai ne? Tas ir uzreiz kaut kādas piesaistītas emocijas, kaut kādas jaunas sajūtas, jauna pieredze, vai ne? Tā kā noteikti ieteiktu braukt. Jā. Tas ir laikam arī viss, ko es vairāk mazāk vēlējos pateikt. Un, jā, protams, arī tas, ka šajā pasākumā, jā, es jau minēju to, ka satiek cilvēks, to, kas arī iet visam tam cauri, bet ja mēs arī varam satikt lielākus līderus, un tāpēc arī viņi brauc. Piemēram, pagājušajā United Convention es satiku Giacomīnu, mēs parunājāmies kaut kādas reizes, mums bija kaut kāda maza saruna, bet jā, ir tā sajūta, ka, jā, viņi ir reāli tāds pats parasti tā kā humble, normāls cilvēks, viņi nav kaut kādas tur, ziniet, ja jūs latviešiem arī ir citreiz tā sajūta, ka tie bagātie cilvēki, ja, nu, es saprotu, ka ja jūs jau esat šeit, kad jūs tā varbūt nedomājat, bet ir vienkārši forši apzināties, ka tas cilvēks vienkārši, jā, ir tāds pats cilvēks kā mēs, bet vienkārši viņi pelna vairāk, un tas nozīmē, ka es arī to varu, ja viņa ir tāda pati kā es, tad tas nozīmē, kāpēc, lai es to nevarētu, ja viņa to var izdarīt, un visu sasniegt, ko viņa ir sasniegusi, vai ne? Nu, lūk, tā kā es domāju, Dana pēc tam arī mazliet parunās pastāstīt par savu pieredzi ar konvenčiem, nevis pēc tam, bet tagad jau. Tā kā paldies, jā, kad uzklausījāt mani. Mēs noteikti pēc šī zvana arī iemetīsim to biļešu linku visos Latvijas čatos, un jā, kad nāks tuvāk, varam organizēt kaut kādus tos lidojumus kopā, jo, nu, tur nav baigi daudz tie varianti arī, jā. Tā kā, jā, došu vārdu Danai, viņa ir bijusi uz vairāk šiem lielajiem pasākumiem, nekā man ir sanācis. Tā kā, jā, Dana ir, man liekas, ka, jā, ar mārketingu jau nodarbojas gadu, bet visā šajā iespējā ir vēl ilgāk, man liekas, ka 2 gadus, vai ne, Dana? Pēc tam var palabot mani, jā, un tad Dana arī ir dzīvojusi ārzemēs, nav tikai Latvijā, Šveicē, jā, un man ir liels gods kopā ar Danu sastrādāties un liela cieņa pret viņu, jo viņai arī ir šī lielā vīzija, viņa strādā un kapā un dara. Un ļoti iedvesmojoši arī ar visiem sāpošiem zobiem un vēl nesko, kas gadās pa ceļam, vai ne? Viņa vienkārši ir zelta slēdija un noteikti visi sekojiet viņai līdzi un skatieties, ko viņa dara, jo es domāju, viņai būs ļoti daudz panākumu šajā biznesā nākotnē arī. Tā kā, jā, Dana, došu vārdu tev. Super, paldies, Madara. Paldies par labiem vārdiem. Tātad, jā, es centīšos runāt pietiekami īsi, centīšos tik galā aptuveni līdz 9, lai, tā teikt, neatrautu jūs no atlikušā svētdienas vakara. Tātad tiem, kas mani nezin, es esmu Dana, oriģināli no Liepājas, principā arī šobrīd esmu Liepājā, esmu kompānijā jau vairāk nekā 2 gadus. Jo mana interese par investīcijām, kripto un visām šīm lietām sakņojās jau aptuveni 4-5 gadu senā pagātnē, kad es runāju pār cilvēkiem, kas ar šo te nodarbojās, un man pirmais jautājums bija, kur man jāiet, cik man ir jāmaksā, es arī to gribu iemācīties, un mani diemžēl atšuva, bet es sapratu, ka es šādu iespēju atradīšu, kā saka, kas meklē, tas atrod, tāpēc es biju klātienes pasākumā Rīgā, pirms 2 gadiem vasarā, dzirdēju TPR dibinātāju Migeli, dzirdēju manu mentoru Sendiju, dzirdēju vēl vairākus latviešus, uzzināju visu, kas man bija jāuzzina. Kopš tā laika esmu daļa no TPR, esmu daļa no iGenius un nekad vairs neesmu skatījusies sev pār plecu. Ja? Tātad es vēlos jums pastāstīt un iedot mazliet to vīziju, kāpēc tad ir svarīgi
būt šajos te pasākumos. Ja? Tātad es, principā, esmu bijusi 3 pasākumos, tieši mūsu kompānijas pasākumos. Ja? Būtu gandrīz bijusi arī 4., bet tajā laikā es biju Austrijā, un tā kā esot kalnos, tu nevienmēr vari paredzēt laikapstākļus, tad, diemžēl, šis pasākums man neļāva apmeklēt DAC Convention pagājušajā gadā, jā, bet šogad es domāju, ka es būšu drošā vietā un visas iespējas pastāv, ka es būšu šajā te pasākumā. Tātad mans pirmais pasākums, iGenius pasākums bija pagājušajā gadā, kas bija Ignite. Tas notika Rotterdamā. Lai jūs saprastu, es tikai biju uzsākusi mārketingu, es ar to vispār vēl naudu nepelnīju. Man nebija neviens rangs, es nebiju nekāda tradinga karaliene, es ar šo te biznesu vispār neko nepelnīju, jā, bet man bija tāds, ka es sapratu, ka es beidzot gribu uztvert šo biznesu nopietni, ka es beidzot gribu satikt cilvēkus, kuriem ir panākumi, es gribu būt vienā telpā ar cilvēkiem, kuriem ir panākumi un no viņiem mācīties. Un es sapratu, ka es darīšu visu, lai tiktu uz šo te pasākumu Rotterdamā. Es aizbraucu, teiksim, baigi daudz cilvēkus nepazīstot, teiksim tā, es biju bez ranka, bez lieliem panākumiem, bet es nevienu brīdi nejūtos tā, ka es būtu sliktāka par kādu citu, ka kāds uz mani skatītos no augšas, jo lai cik tas banāli varbūt arī neizklausītos, bet mēs visi esam šeit, lai uzvarētu. Neviens nav labāks par kādu citu, neviens negrib teikt, kādam likt justies sliktāk tikai tāpēc, ka kādam ir augstāks rangs nekā citam cilvēkam. Mēs esam šeit, lai viens otru atbalstītu, palīdzētu, motivētu un palīdzētu kopā augt. Ja? Un, teiksim, pēc šī te Rotterdamas pasākuma mans bizness vienkārši pacēlās nākamajā līmenī. Es sāku sasniegt ranku pēc ranka, un ja es nebūtu bijusi šajā pasākumā, es nebūtu redzējusi, kas ir iespējams. Es nebūtu redzējusi, teiksim, šo te vīziju, teiksim, šos te cilvēkus, kas ar šo te visu nodarbojas un sasnieguši lieliskus panākumus. Jo šajos pasākumos nav tikai cilvēki, kuriem ir lieliski panākumi mārketingā, ja? Tur ir arī cilvēki, kuri ir lieliski tradingā, kuri var savienot arī abus. Tā kā principā šajos pasākumos, ko mācīties, apgūt un kādus cilvēkus satikt, ir ikvienam no jums. Vai jūs fokusēties tikai uz tradingu vai uz mārketingu vai visu kopā, ja? Un tad mans nākamais pasākums, kurā es biju, bija pēc mēneša, pēc Rotterdamas. Tas bija pasākums Milānā. Es vispār tur biju, teiksim tā, nepaķeksi, jo es biju vienīgā, kas nebija itālieta šajā pasākumā, un es tur biju tikai tāpēc, ka es runāju itāliski, un šis bija iGenius, tā kā itāļu kopienas pasākums, un es redzēju, ka tur runās, tā teikt, pasaulē atzītākais, teiksim, sales treneris Daniels G. Un es redzēju, ka tur runās arī Antonijs Napolitāno, kurš ir leģenda mūsu kompānijā, kurš ir lielisks mārketingā, kurš ir vēl lieliskāks, es teiktu, tradingā un kripto pasaulē, tāpēc es zināju, ka man tur ir jābūt. Un es aizbraucu, un cilvēki arī itāļi nesaprata, no kurienes es tāda esmu uzradusies, tāda blonda, tā kā nav itāļu uzvārds, un tā kā es vispār esmu iGeniusā, vai es esmu prospekts, vai es esmu tā kā komandā. Un tad es viņiem itāliski ātri visu paskaidroju, jā, un, teiksim, šis pasākums bija ļoti vērtīgs, jo man bija iespēja parunāt ar Danielu G., uztaisīt bildi kopā ar viņu, un man likās, ka tas ir tik nereāli, ka man blakus ir miljonārs, kurš reāli ir viens no labākajiem šiem te sales treneriem pasaulē. Es viņu varu tā kā apķert, es ar viņu varu uztaisīt bildi, un man tas likās vienkārši next level. Jo, ja tu gribi pacelt savu biznesu next level, tev ir jāiet uz šādiem pasākumiem. Jo tas, kad tu redzēsi citu cilvēku storijus, vai, teiksim, kaut kādus reels vai kaut ko, tas tev neiedos to pašu sajūtu, tas tev neiedos šos pašus kontaktus, tas tev neiedos to pašu draivu. Un lūk, jūs jūtat, cik ļoti es esmu passionate par šiem te pasākumiem, jā? Un tad pēdējais pasākums, kurā es biju, bija šis te Diseldorfā. Jā, šis te Unite pasākums, kurā bija gan Kristers, gan Karlito, gan Madara, un redzēja arī Laimītu un mūsu citus līderus, un arī Sendiju, un, teiksim, liels pasākums. Un, teiksim, tās zināšanas, ko es apgūšu šajā pasākumā, ir vienkārši
es teikšu tā, nenovērtējums naudā, ja? Jo, teiksim, reizēm liekas, jā, nu, tad, teiksim, tas ir dārgi, tur, teiksim, avio biļetes, nakšņošana kaut kas, bet ticiet man, jūs šo te naudu vienmēr varat, teiksim, atrast. Piemēram, arī šis pasākums ir decembrī. Ja? Teiksim tā, tie ir 2 mēneši, jo laicīgāk pērkat avio biļetes, jo lētākas tās būs. Jūs varat palikt kopā ar citiem no mūsu kopienas, atrast varbūt kaut kādu kopīgu Airbnb vai kaut ko tam līdzīgu, lai izmaksas ir lētākas. Jūs varat pirkt biļetes, teiksim, atliekot no, teiksim, šī mēneša algas un no nākamā, teiksim, ir iespējas, ir varianti, bet jautājums ir, vai jūs to gribat? Vai jums tas šķiet pietiekami svarīgi, ka jūs tur vēlaties būt, ka jūs vēlaties dzirdēt šos te veiksmes stāstus, ka jūs vēlaties mācīties no šiem te cilvēkiem? Jo, ja jūs gribat pacelt savu biznesu citā līmenī, jums ir jāiegulda sevi. Un ieguldīt sevi nenozīmē tikai atjaunot membership katru mēnesi. Tas nozīmē arī pašiem mācīties, pašiem iet un darīt, un arī apmeklēt šos te pasākumus. Ja? Jo šie pasākumi nenotiek katru mēnesi, šie pasākumi nenotiek Latvijā. Ja? Un, tā visa vērtīgā informācija, tie visi cilvēki, ko es esmu tur satikusi, man vienkārši nekad dzīvē sapņos nav rādījies, ka man parastai liepainiecei, ja, kas nav ne ar ko īpašāk ne par vienu no jums, ka man vienkārši būs iespēja būt blakus šādiem cilvēkiem, mācīties no viņiem, dzirdēt viņu pieredzi un, teiksim, ieviest to, ko dara viņi savā biznesā. Jo ne jau nevelti es sāku kāpt par ranka kāpnē tieši pēc šī pirmā pasākuma, kur es apmeklēju. Jo vienkārši tev iedod vīziju, tev iedod motivāciju, jo ir cilvēki, kuriem šis te veiksmes stāsts ir ātrāks, citiem vajag vairāk laika, citiem varbūt vajag ilgāku laiku, lai to iekustinātu, bet galvenais ir tiešām nepadoties, iet un darīt. Un ja jūs tiešām vēlaties tik tālu šajā biznesā, tad es tiešām uzskatu, ka jums ir jābūt šajā pasākumā. Es esmu dzīves piemērs, es esmu kompānijā jau vairāk kā 2 gadus, esmu bijusi 3 pasākumos, es noteikti iešu arī, būšu nākamgad arī Čehijā, kur būs mūsu nākamais pasākums, tā kā Eiropas konvencija. Ja? Un es ceru jūs visus redzēt arī šajā te pilsētā, kurai ļoti jocīgs nosaukums, bet pie Frankfurtas, ja, kā Madara minēja, decembrī. Ja? Tā kā noteikti pēc šī te Zooma es iemetīšu biļešu linkus mūsu latviešu grupā, tā kā visi varat apskatīties vairāk par pasākumu, cik maksā biļetes, un es tiešām ceru tur redzēt, ja ne visus no jums, tad pavisam noteikti lielu daļu, jo tas, ka mēs varbūt rīkosim šādu zvanu pēc šī te pasākuma, lai mēs pastāstītu par šo te vērtīgo informāciju, jā, tas būs vērtīgi, bet tas noteikti nebūs tik vērtīgi, kā ja jūs paši tur būsiet, jūs paši veiksiet piezīmes, jūs paši dzirdēsiet šos te veiksmes stāstus un jūs paši pacelsiet savu biznesu nākamajā līmenī. Tā kā tas, principā, ir no manas puses viss, bet es redzu, ka Kristaram vēl ir pāris vārdi sakāmi, tāpēc došu vārdu Kristaram. Jā, tā. Man hostu var nedot pat īsti. Okay. Man vajadzēs announcements, es bijuši kaut ko aizmirsu pateikt, kaut ko nedaudz varbūt exciting traderiem vispārējo. Kurš ir bijis šeit kādreiz uz kādu SK meetup? Kāds ir aiziet čatā. Es gribu zināt, cik daudz mēs zinām, kas tie tādi ir. Lai es apmēram saprotu, vai man ir nepieciešams paskaidrot vai nav. Okay. Kāds ir bijis, kāds nav. Ok, gaču. Tad kaut kad vasaras pēdējais, man liekas, bija vasaras sākumā. Es rīkoju tādus tā kā SK meetupus, kur mēs satikāmies un principā runājām par SK sistēmu, mācījāmies un tam līdzīgi. Tagad vasaru nav bijis. Esmu bijis, vienkārši man kalendārs ir, es pats nezinu īstenībā, kas man pēc šī zvana ir jādara. Nenormāli pilns un pārbāsts ar visu un ļoti daudz ko jādara un nav reāli sanācis tiešām laiks reāli, bet pamazām sāksim ieviest to visu atpakaļ. Tāpēc tas, ko es vēlējos paziņot, es ierakstīšu, būt arī ierakstīšu grupā full announcement, bet nākamais SK meetups atgriežas Latvijā jau nākam trešdien, 5:00. Izdomāsim, kur tiksimies vēl, iesūtīšu visu tā kā mazais tāds, ko es gribēju pateikt, jā, atgriežas, bet varbūt nav citā formātā.
vienkārši sateikt, mēs varam pārīt par tradingu, parunāt vispārīgi kā tādu un tam līdzīgi. Tā kā droši trešdien 5 vēl atsūtīšu kaut kādā gan jau kofiju šopā kā parasti, atsūtīšu lokāciju, visu, kur kas kā tiekamies un nākam parunājam par tradingu, jautājam par sistēmu, da jebko, vienalga nākam iepazīstamies, pafilmējam video, whatever, lai kas jums tur noderīgs, vajadzīgs, lai strādā. Tā kā jā, mazais announcements pēdējais no manas puses vēl, SK Meetup atgriežās, tiekamies trešdien 5. Tā kā yes, let's go. Varam dot atpakaļ vārdu Daņutai. Let's go. Ok, super. Es jau ļoti ilgojos pēc šiem SK meetupiem. Tie, kas man sako Instagramā, noteikti redzēja, ka man bija mana pirmā SK analīze Kristera virsvadībā, tāpēc ar nepacietību gaidu nākamos SK meetupus. Tātad šis principā būs viss šodienas teamcallam. Es jau esmu ielikusi TPR Latvija šī te konvenšana linku, kur var iegādāties biļetes, tāpēc tiešām padomājiet par to, kā jūs vēlaties, teiksim, redzēt savu biznesu nākotnē, vai tas ir tradinga jomā, vai tas ir mārketinga jomā, un ka jūs tiešām vēlaties pacelt savu biznesu citā līmenī, dzirdēt tiešām veiksmes stāstus no cilvēkiem, ne tikai no Latvijas, no visas pasaules, jo mēs esam starptautiska kopiena, un vienkārši satikties ar šiem te cilvēkiem, šiem te līderiem var arī uzdot jautājumus, nekad nav jākautrējās, viņi vienmēr ir gatavi palīdzēt, atbildēt uz jautājumiem, dot kaut kādu iedvesmu, motivāciju, un es uzskatu, ka visiem tur ir jābūt, ja jūs tiešām vēlaties augt un attīstīties šajā sfērā. Tā kā paldies par jūsu laiku, paldies par uzmanību, noteikti tiekamies drīz kādā no nākamajiem latviešu teamcalliem, lai lielisks svētdienas vakars un tiekamies nākamreiz.